Es domāju, ka ļoti, ļoti daudz meitenes sevi atpazīst šajā meitenē. Varbūt tas palīdzēs mājās uzsākt kaut kādu sarunu, kas atrisinās kaut kādas daudz problēmas. Ar viņiem nav jau tā, ka viņas ieslēdz savā istabā un tā, fuck you. Nav tā. Es parunāju ar vienu sievieti, viņa gados, viņai bērni jau ir izauguši. Es tā runāju ar viņu un stāstu, mums tas un pa tādu meiteni. Un beigās viņa pateica tā, ka tā ir, ka tā patiešām ir un ka vajag par tādām lietām vajag runāt. Bet gulta ir tikai viena. Nu, tad mums vismaz būs katram savu sevi? Es nezinu, vai tas ir galvenokārt tā izrāde ir tiem 11-gadīgajiem jauniešiem vai savukārt viņu vecākiem. Man liekas, ka ir kaut kādas lietas, kas ir tomēr, man liekas, svarīgākas tiem vecākiem redzēt, jo elementāri paudžu atšķirības. Nu, baigi sāpīgi tas īstenībā ir tā. Ja bieži vien, man liekas, ka vecāki īsti nesaprot, kas ar viņu bērniem notiek. Man liekas, ka es kļūšu par malkani. Būšu pilngadīga un aiziešu no vecākiem. Šī izrāde ir izrāde caur svītriņu eksperimentu. Šī izrāde absolūti nebūs didaktiska. Tā ir lieta, no kuras mēs bēgam prom. Nekas briesmīgāks nevar būt, ja tev ar pirkstu acī bada un māca un stāsta, kā ir pareizi dzīvot. Nav pareizi vai nepareizi. Autorei, ja nemaldos, bija 16, 17 gadi, kad viņa rakstīja šo lūgu. Dzīve ir pietiekami vienkārši. Tev vienkārši. Tu nokniebies un viss. Es to nebiju tā. Bet tā izklausījās. Piedod! Pirmā seksuālā pieredze varbūt nav tik tāda, kādu viņa bija iztēlojusies. Viņa atnāk pie tā veča un mans tēls jau to tikai gaida, lai kāds atnāk. Kā jau vīrietis, inteliģents izmantotājs. Tā meitene var iet uz 10 virzieniem. Tev ir tas viss emocionālais kopā, un uz kuru pusi tu aizies, tas ir atkarīgs no tā brīža, uz kuru pusi, kā saka, vējš papūš. Nu. Visa kā ir tik daudz un tik pieejams. Ir ko redzēt. Neaiztiec mani.